Šī ir iespēja samazināt cenu Rīgas siltuma patērētājiem. Par to mēs kopā ar Jaunās vienotības kolēģiem piedāvājam iesniedzot šo likumprojektu. Likumprojektā ir paredzēts noteikt tarifu atsevišķai siltuma ražotāju grupai, tā saucamajiem neatkarīgiem ražotājiem, kas ražo pārsvarā Rīgā šo siltumu no šķeldas. Ja mēs citās Latvijas pilsētās mēs esam pieraduši, ka ir noteikts tarifs, pa kādu siltuma cena tiek ražota vai tiek nodota patērētājiem, tad Rīgā šīm mājām, katlu mājām nav noteikti šāds cenu griesti. Un tas, ko mēs piedāvājam noteikti šos cenu griestus. Kāpēc tas ir nepieciešams? Jo praksa ir pierādījusi, ka tas modelis kādā veidā bija paredzēts, ka Rīgas siltuma tirgus darbosies, ka viņš darbosies uz konkurences principiem un tādā veidā samazinās cenu patērētājiem pēc iespējas zemāku. Viņš faktiski nestrādā, tas ir jāatzīst, un mums ir nepieciešams šo mainīt. Un šis ir tāds salīdzinoši ātrs grozījums, ko mēs varam šajā saimā pieņemt tuvākajos mēnešos, lai viņš jau nākamajā apkuras sezonā stātos spēkā un Rīgas siltuma patērētāji jau varētu saņemt zemāku siltuma cenu no šīm katlumājām. Es vēlos atgādināt jau, ka Rīgā tika pieņemts šajā saimnes sasaukumā viens labs lēmums par atlikumu siltumu izmantošanu. Šis ir vēl viens labs lēmums, ko šī saima var pieņemt saistībā ar siltuma tirgus attīstību Rīgā. Mēs jāatzīst šo likumprojektu vai šo tēmu esam diskutējuši vairāk kārt jau apakškomisijā, vides, klimata un enerģētikas apakškomisijā, un tur faktiski, kā šonedēļ varēja redzēt, tad visas iesaistītās puses ir apmēram noskaņojušās uz vienu viļņu un ir gatavas arī faktiski šo projektu atbalstīt un ar nelieliem precizējumiem arī tālāk strādāt ar to, lai viņš jau drīzumā stātos spēkā un varētu Rīgas siltuma patērētāji baudīt šo iespējami zemāku siltuma cenu. Tā kā es aicinu šo atbalstīt šo likumprojektu, nodot to komisijām, lai mēs varam turpināt darbu tālāk lasījumos jau Saeimas komisijā. Paldies!